sākuma visi tie dublīši, tie dabūja tā un viss tās reliefs un dubļi iedeva diezgan tā kā bišķi kājās un jā, beigas bija diezgan cīņa ar sev. Kājām iedeva normāli, jā. Tā kā galvu gribēs, ja es nevaru paskaidīt, man likās, ka es esmu kaulījums. Īpaši 60. gadu un askrienu, un es domāju, man nav muskuļi, un es nesaprotu, kāpēc tas nav tā, ka tas vājums. Bija ļoti komfortabls sākums, bet šie pēdējie 16 kilometri, lai Dievs svētī trases veidotājs, tā ka Palikas pēdējā 20 kilometri, un mēs apritiem spējām. Viņš saka, ka neatvarētu izcēlties. Viņš tikko nedod Petru. Es to darīšu līdz galām parādīt viņiem, ka viņiem tas nav viegli un ir jādara līdz galam. Kad es biju 4. pat pie paša jau 60. kilometra. Es apskrēju, ieraudzīju tēti, es apskrēju to 4. vietu un tad es domāju, nē, man ir jāatbūt tā 3. vieta, tā būs mana uzvara. Viņai šogad martā palika 70 gadi, un tā bija viņas dzimšanas dienas dāvana. Viņa lūdza mums, lai mēs viņu nākam pavadīt. Viņa gribēja 5. reizi piedalīties vilkā, un viņa zināja, ka iet vienai ir grūti, bet kad ir pavadošie un atbalstītāji, tad viņa to var. Bija daudz vieglāk nekā pagājušajā gadā, tāpēc, ka krišs bija, jo vienam ir grūti. Man īstenībā nekas nesāpēja. Es biju veiksmīgi sasmērējuši pirkšus, man liekas, man nav neviens tulzes. Tas tā kā arī manā ģimenē mēs esam ļoti dažāda vecumā dalībnieki, un katram ir distance, kurā viņš varētu piedalīties, kas, man liekas, ir milzīga vērtība, un katrs tiek nodarbināts, un tās emocijas, un šī atmosfēra, un cilvēki, ko mēs šeit satiekam, tiešām ļoti jauki, un paldies Tirnabukam, ka tāds ir, un jā, es domāju, ka tas tikai mūs visus padara laimīgākus, un priecīgākus, un aktīvākus, un veselīgākus. Paldies!